Tā, pavadieniņu priekšu uzmetam 1, 2, 3 reizes, nu var arī 4 cilpiņu. Uzliekam viņu un pievelkam. Tad ar vienu kāju varam uzkāpt uz tā pakāpienu. Šeit ieveram pavadienu. Tā, pavaļīgu. Nes, ka viņš tik slīdīgs ir palicies. Tā. Un tagad viņu vajag drusciņ ciešāk pieturēt. Lai tas sākums, lai viņš nenoslīdēt nost no spolīs. Un pavadienu laiž savu roku. Un tālāk jau tagad var laist vaļīgāk, vaļīgu praktiski, jā, bet lai viņš jums ir kontrolējams savu roku, lai ar to grezentiņu viņš neaptinās riņķī. Viss. Un lūdzu, un tinam. Un vēl var pateikt tā, ja tās tītavas, pieņemsim, jums tie kociņi nestaigā viegli, jūs to zobratiņu, kas ir, variet iesmērēt ar kaut kādu vienalgu, vai kādu mēbeļu, šito te vasku, vai bāzes, visu to pašu zobratiņu vienkārši sasmērēt un lieku ar kādu lupotiņu noslaucīt noslajā papīru. Un tad tā bērze būs krietni mazāk un tie kociņi staigās pavisam viegli. Nu, lūk tā. Nu, redziet, 100 gramīgs kamols ir uztīts, ja? Jo tad, kad ja kaut kas nestrādā tā, kā vajag, tad tas ir šitai vietā izslīd pie tā gredzentiņa. Redziet, man jau arī vecs pārplīs, ja? Un tad viņš vienkārši met nost. Viņš tāds, netais to kamolu. Tā, un šito te, ja pavirza nost no kamola, viņš virza, kā jūs viņu, pieņemsim, nolocīsiet, tā tas būs tas centrs viņam, vai tuvāk vai tālāk jūs variet regulēt. Nu, lūk, viss. Un kamols diezgan, cieši turās, viss. Kārtībā. Galvenais ir šeit, lai viņš neķertos un lai jūs variet viņu kontrolēt. Viņš vienkārši no sākuma drusku ciešāk piespiežiet, pēc tam var palaist vaļīgāk.